Čau! Jaunā piedzīvojumā šoreiz šerā kāpsim šajā ļoti atpazīstamajā akmenī. 2,5 stundas gājiens, un tad jau skatāmies, kā mums veiksies. Iesim skatīties, cik bīstam tas ir kāpt uz šī akmens starp klintīm. Skatīties, cik bīstam tas ir. Kāpjam atkal kaut kādā kalnā. Sākums stabils slidens un stāvs un vējais un esam mākonī. Sākums neiespaido, bet turpinām ceļu. Tā pirmie 500 metri stāvā kāpumā. Vienkārši. Jā. Man patīk. Es nezinu, kāpēc ir šausmīgs liels vējš, bet man patīk. Tikko bija te tā ielai, līdz nav. Un atkal ir ielai. Nevienā brīdī nav ielai. Pirms 10 sekundēm tā viss bija miglā, mākonī, un tagad atkal mēs redzam, kur iet. Un tur ir tāds skats. Jā, ejam. Diezgan ok, tā taka turpinās pēc tam, kad ir bijis tas stāvais, un tur pēc mums ir cilvēki kalnā. Tā ka iet šeit. Un šeit mēs redzam cilvēkus. Sāk nedaudz līt. Redzēsim, esam stundu nogājuši. Kilometrus noiets. Nav vieglākā trasa, bet nav arī grūtākā. Tā kā vidēji smagi. Un ejam. Vēl kādu pusotru 2 stundas jākāpj. Sniedziņš. Tā ir tik spilts sniegs. Sniegs. Ej tu nost. Tā lejā mazā pilsētiņa ir Līsabota.
Tas ir to, jā, kur ir tāds ļoti iespaidīgs serpentīns vedu šo mazo pilsētiņu. Esam vairāk kā pusceļā augšup un dodamies tālāk. Mazliet aplūkojam šeit un laižam. Dievs! Ak, Dievs, cik skaisti! Ak, Dievs! Eitu nost! Kas te? Eitu nost! Tik skaisti! Šis bija negaidīti. Es nezināju, piemēram, ka šeit ir šāds skats, kur pat īsti nevar nofilmēt. Vienkārši pasakaini un nedaudz bīstam, teiksim, kā ir viņš kā aizdrēb te uz malas stāvot. Neko daudz nevar redzēt uz priekšu. Kādu laiku ejam līdz atrumam, bet apdējam uz sniegu. Pāris metrus. Neko daudz nevar redzēt, jā. Bet mēs ejam pats sniegu. Diezgan pagrūti beigās atrast, jo ir nenormālā tā migla. Un, jā, ejam, vēl mazliet. Tad te ir ūdensmetums. Kā jums skats? Redzēt akmeni? Klintīs. Tas ir gals. Jā, esam tikpat apmierināti kā jūs. Neko darīt pagaidām. Jāpagaida. Nu, es iešu. Nē. Šis ir vēl bīstamāk nekā es sākumā domāju, būs akmens klintīs. Bet tagad ir akmens klintīs un miglā. Redzēsim, kā man ies. Uzlikšu GoPro piesiešu sev. Labi, ejam. Tā. Te jāiet. Ok, es eju. Un te ir plāni. Te ir ūdenskritums. Te ir tā. Un tā.
Un no tās akmens iesvaidīgs pret miglā. Te ir līsa jūra. Nu te jābūt ūdenim fonā. Bet nu neko darīt. Gadās arī dzīvē tā, kā gadās. Šeit aiz mums ir fjords. Aiz mani šobrīd nekā nav. Ir balta siena. Šeit ir klints. Un diemžēl neko. Mums jāparāda šeit un jāiet atpakaļ. Atnācām aptuveni 3 stundās, 3,5. Ja labi veikali ietver 3 stundās atnāk. Bet tagad bija diezgan daudz sniegs, mēs gājām lēni, apstājāmies, bildējām, bet nu... Bet labā ziņa, šādā laikā atnākot neviens uz akmeni šobrīd nestāv. Tu vari iet bildēties, cik vēlies. Un, jā. Sliktā ziņa, kad fjords, kas šeit vajadzētu būt ļoti skaists, tā paliek gaišāk. Parādām, ceram, kamēr mēs ēdīsim, izskaistīs migla. Wow! Jau labāk. Skaties. Wow, точно. Reitā. Šeit, redzi? Tā ir laima. Savu kameru nedaudz, aizgāja viss ciet. Nu labi. Gaidām, ka paliks labāk un bildējamies. Sāka līt. Tieši pirms 101 gada, 1925. gadā, Tomas Peters atklāja šo šeraku. Šerak norvēģiski nozīmē kazas krasts, un šis akmens tā tiek nodēvēts, ka viņš ir tik īpašs. Kā saka, šeit valda mistērija, kā šīs akmens tur nokļūst. Un tā arī mūžam tas ir jautājums palicis neatbildēts. Esam nosaluši, jo gaidījām saulīti, sēdējām nedaudz lietu, paēdām, bet saulīte neatnāca. Tāpēc dosimies mājās nedaudz vīlušies, bet patīkami, kā mēs to izdarījām. Mēs tikām līdz šeraku, līdz šim mistiskajām, bīstamajām akmeni klintīs. Atpakaļ ceļš nav viegls. Skatāms pārkings, un tas nozīmē, ka drīz jau būsim lejā. Šis bija interesants kāpiens, ļoti miglains un ļoti vējains. Skaists ir tur, tajā bildē. Dzīvē nedaudz miglaināk. Diezgan miglaināk, jāsaka, ir. Bet, 6 stundas piedzīvojums. Diezgan interesanti, diezgan miglaini, bet mums patika. Ja tev patika, spied laiku un abonē mūsu kanālu, jo nākamais video jau tiks filmēts arī 4444 pakāpieni. Kas te pa pakāpieniem? Skaties nākamajā video. Ko to?